Priecē, ka Latvijas sabiedrība izvērtējusi mūsu izglītību kā virzītāju spēku tautsaimniecības attīstībā, tāpēc šoreiz esam Rīgas Tehniskajā koledžā, kur notiek pedagogu un audzēkņu profesionālās meistarības konkurss Elektroniķis 2012. Rīgas Tehniskā koledža profesionālās izglītības kompetences centrs gādā par konkursu un apmācības gaitu. Centīsimies tajā ielūkoties, bet raidījuma izskaņā ieskats izstādē Belarus Expo. Nav noslēpums, ka tikai zināšanas spēs uzturēt mūsu valodu, tautu un Latvijas vārdu nest pasaulē. Cienījamie dalībnieki, pedagogi, viesi, visi klātsošie. Man patiesas prieks jūs sveikt jau kārtējā konkursā, profesionālā meistarības konkursā Elektroniķis. Un šogad Elektroniķis 2012. Ir prieks, ka mūsu pulks ir gājis kuplumā, un dalībnieku skaits ir audzis. Katrā gadījumā darbs jums šodien būs atbildīgs un dos iespēju parādīt savas iegūtās prasmes, arī pielietot inovācijas un gala rezultātā vērtējumam žūrijai iesniegt savu paveikto. Par gandarījums arī par to, ka šogad esam parūpējušies, lai pedagogi un interesanti varētu šai konkursu laikā apgūt jaunākās atziņas zinātnē, ko mums sniegs Teklab pārstāvi, Pesto pārstāvi, un lai radošums, prieks un saulīt, kas mūs ārā šodien smaidīs, veicina šo pasākumu. Izdošanos un veiksmi! Tehniskajai koledžai šodien ir liela diena. Sabraukuši daudz audzēkņu, studenti, notiek konkurss un arī pedagogiem seminārs. Un tas ir tāds liels devums Latvijas izglītībai. Tieši tā. Ir liels gandarījums, jo principā notiek gatavošanās jauniem profesionālim, lai atkal nākošajā kārtā varētu domāt par dalību Eiropas un pasaules konkursos profesionālajos. Tātad konkurss notiek pie jums Rīgas Tehniskajā koledžā. Konkurss notiek pie mums, jau notiek 2. gadu. Specialitāte elektroniķis un valstī ir 3 mācību iestādes, kurās tiek gatavot šie speciālisti. Un plus, protams, arī ir vēl augstskolas, kurās papildus tiek gatavot šie speciālisti, kā arī ir entuziasti, kas gluži vienkārši vidusskolā mācoties apgūst šīs te iemaņas. Un rezultātā savas prasmes šodien tiek rādītas šeit. Ir ministra kabineta noteikumi, kas uzliek noteikts pienākums, lai šo statusu iegūtu. Un, lai viss ritētu normāli, darbs ir veicams ikdienā un nemazs darbs, jo tas skar centrālo lomu šajā te specialitātē, kurā ir jāsakopo vislabākā pieredze, visas inovācijas, kas ir valstī, un jāmāk pasniegt pedagogiem, lai būtu kopēja attīstība un pienesums tautsēmniecībai kopumā. Tehniskās koledžas audzēkņi, studenti jau to ir pierādījuši. Jā, to mēs varētu teikt viennozīmīgi, jo pagājušā gadā jaunajā profesionālī, kas notika valstī, Tehniskā koledža visās speciālitātēs, kur startēja, ieguva godalgotas vietas. Un pamatā tās bija pirmās vietas. Līdz ar to ir zināma pieredze un tas savs karoks jānes tālāk. Šeit katrā gadījumā ir labākie savas nozares pārstāvi, labākie censoņi un rezultātam jābūt. Profesionālās izglītības kompetences centrs Rīgas Tehniskā koledža konkursu organizēja 2. gadu. Un, patiesībā tā ir lieliska iespēja sapulcēties kopā gan Latvijas profesionāla izglītības iestāžu pedagogiem, gan darba devējiem, gan arī, protams, tas galvenais mērķis un uzstādījums ir popularizēt elektronikas nozari mūsu Latvijas sabiedrībā un jo īpaši jauniešu vidū. Un, kā galveno sadarbības partnerus konkursu organizēšanā un atbalstīšanā grib atzīmēt Elektronikas un enerģētikas rūpniecības asociāciju Letera, kā arī kā darba devējs grib atzīmēt SIA Festo, SIA Hanzas Elektronika, akciju sabiedrība Saftehnika un arī SIA Smilgas tehnoloģiskais birojs, kas ir mūsu galvenie atbalstītāji, prakšu nodrošinātāji un arī absolventu darba devēji. Redzam, ka Tehniskajai koledžai šī sadarbība ar uzņēmumiem bija jau agrāk, un šobrīd jau tas ir devis savus rezultātus, un cik no jums mācās tieši šai sadarbībai ar darba devēju? Kā pozitīvu piemēru mēs gribētu minēt to, ka šogad vasarā Prax.lv veica aptauju darba devēju, studentu, audzēkņu, gan pedagogu vecāku aptauju, kurā viņi izteicās par mācību iestādēm, par sagatavotiem speciālistiem.
Un šajā aptaujā koledža tika ierindota augstajā 6. vietā. Uzreiz aiz tehniskās. Tas nozīmē, ka jaunieši, darba devēji ar mūsu produktiem ir apmierināti. Veidoja savu mācību procesu balstoties tādiem 4 balstiem, kā galdam, kājām. Pirmais – mācīties, lai zinātu. Otrais – mācīties, lai prastu, prasmes iegūtu. Trešais balsts ir sadarbība, mācīties, lai sadarbotos, jo šodien speciālistam jāprot sadarboties dažādos, gan horizontāli, gan vertikāli, gan arī ceturtais būt par personību. Konkursi, starptautiskā sadarbība veicina to. Pirmkārt, gan jaunieši, gan pasniedzēji izglītojās, sadarbojoties, apmaiņās ar informāciju. Jaunieši, gan pedagogi redz, kas notiek tepat blakus Lietuvā, Igaunijā. Treškārt, tā ir sadarbība, to, ko es teicu, un katrs var pierādīt savu ar savām prasmēm, zināšanām, konkursos, šādos pasākumos. Jo mēs arī aktīvi esam piedalījušies arī Eiroskills pasākumos, kur mēs jau 2 reizes esam ieguvuši 2. vietas, gan mehatronikā, gan robotikā, kas ir ļoti sarežģītas specialitātes, un konkurēt ar Eiropas vadošām industrijas valstīm. Tas ir mums liels gods. Nav noslēpums, ka tikai zināšanas spēs uzturēt mūsu valodu, tautu un Latvijas vārdu nest pasaulē. Latvijas Elektrotehnikas elektronikas rūpniecības asociācija pārstāv uzņēmumus, kas darbojās elektronikas, elektrotehnikas, informācija tehnoloģija nozarē. Mēs no savas puses esam ļoti ieinteresēti, lai šādi pasākumi notiktu pēc iespējas vairāk, jo šādi mēs popularizējam gan nozari, piesaistam jauniešus, mēģinām viņus ieinteresēt, lai viņi izvēlās tieši mūsu nozares izglītības programmas, varbūt mazliet arī iepazīstināt jauniešus un popularizēt ar tādu domu, ka tie, kas vēl nav izlēmuši, ko darīt, izvēlētos mācīties eksaktos priekšmetus, saprastu, ka tas ir interesanti, saprastu, kas vispār notiek šajā laukā un pievērstos, nākt un mācītos. Bet neatkarīgi no tā, kurš būs uzvarētājs, kura skola uzvarēs, bet ļoti daudz pozitīvi tiek šajos pasākumos kā tādos iegūts. Tas ir tas, ka sanāk kopā skolotāji, apmainās ar pieredzi, redz, kādas ir stiprās puses katram, satiekās audzēkņi no šīm skolām un mērojās spēkiem, spriežot pēc citu gadu pieredzes, tā gaisotne parasti ļoti pozitīva. Protams, ka vienmēr visiem gribās uzvarēt, es domāju, bet tas ir atkal pēc tam nākamais dzinols, uz kurien tiekties un ko darīt un kā pilnveidoties. Šī diena ir tāda, kur ir vienkopus gan pedagogi, gan audzēkņi. Audzēkņiem notiek konkurss elektroniķis 2012. Piedalās 3 profesionālās izglītības iestādes un Rīgas pilsētas Skolēnu pils elektronikas pulciņš. Un paralēli skolotāji paši veidojās, izglītojās, ir nepieciešams, lai viņi tālāk varētu arī audzēkņus mācīt. Es tieši pats nāku no ražošanas, ja var tā teikt. Ilgus gadus es nostrādājos par telekomunikāciju inženieri un uzsākto sadarbību praktiskā darbā turpinu mācību iestādē. Ilgstoši bija sadarbība ar firmu Belām, kā rezultātā mūsu mācību iestādē ir uzstādīta šī centrāla. Jāsaka, šī arī ir klasika. Tā ir ciparkomutācijas sistēma, kuru mēs izmantojam mācību procesā, gan audzēkņiem, gan studentiem. Mēs esam šī mācību iestāde, kuri visvairāk specializēsies šo speciālistu sagatavošanā. Varbūt konkursantiem un pedagogiem kāds ieteikums, vēlējums? Nezaudēt optimismu un saprast to, un apzināties, ka mūsu darbs ir misija, lai sagatavotu jaunos speciālistus. Godīgi sakot, no manas puses tas darbs nav bijis nekāds grandiozais, jo balstoties uz sadarbību ar Rīgas Tehniskās koledžas šo te laboratorijas korpusu vadītāju vai kompetences centra vadītāju Jāni Brantu, mums viss atrisinās pats no sevis, jo faktiski viņš uzņemas lielu daļu no tā darba, kas saistīts ar konkursu organizēšanu un dalībnieku piesaistīšanu un arī attiecīgi arī skolu piesaistīšanu šim procesam. Mūsu uzdevums bija vairāk tā kā dot arī pasniedzējiem šo te sacensību laikā, elektronikas sacensību laikā iespēju redzēt kaut ko jaunu, aizpildīt viņu laiku šodien,
parādot jaunākās tehnoloģijas, ko piedāvā uzņēmums Festo, uzņēmums Teklab un uzņēmums Nuld no Igaunijas. Nav iespējams sagatavot speciālus priekš mūsdienas ražošanas industrijas, neiepazīstinot viņu ar jaunākajām tehnoloģijām. Arī šī robotika, gan šeit, gan arī sacensībās, un tu arī kā konsultants nāca palīgā. Jā, ja mēs runājam par sacensību jomu mobilā robotika, tad jāatzīmē Tehniskās koledžas pārstāvja augstais sniegums Eiroskills sacensībās šogad Beļģijā ar iegūto 5. vietu, tātad apsveicot puišus un viņu pasniedzējus mobilās robotikas jomā. Arī mēs plānojam turpmāk rīkot arī nacionālās sacensības un droši vien arī sacensības ar mūsu kaimiņu dalību, ar igauņu, lietuviešu mācību iestāžu dalību. Tas jau to prestīžu uztur un arī Latvijas vārdu nes pasaulē. Un es domāju, ka ar pedagogiem, gan arī audzēkļiem, kur šodien ir konkursā, viņiem arī ir patīkami startēt un šos jaunumus uzzināt un piedalīties šādā konkursā. Es domāju, ka viennozīmīgi. Pirmais, ko viņi gūst, tas ir savstarpējā kontaktēšanās, jauna informācija, jauni kontakti, tāda paplašinās redzesloks un arī tas, ko mēs sniedzam ieskats jaunākajās tehnoloģijās. Es domāju, ka viņiem ir arī vērtīgi saņemt arī šo informāciju. Nav noslēpums, ka tikai zināšanas spēs uzturēt mūsu valodu, tautu un Latvijas vārdu nest pasaulē. Mēs, kā Profesionālās izglītības kompetences centrs, tiešām ļoti daudz ieguldam darba, gan metodiskā, gan arī cenšamies savu materiālu tehnisko bāzi attīstīt iespēju robežās, un līdz ar to arī jauniešus piesaistīt mūsu mācību iestādē. Un jauniešus mēs cenšamies piesaistīt jau pēc pamatskolas, tātad profesionālā vidusskolā, lai viņi nāk mācīties, un tālāk koledžā, tātad, lai iegūtu augstāko profesionālo izglītību. Mērķtiecīgs darbs jau ir daudzu gadu garumā šeit ieguldīts, gan pedagoģa apmācībā, un šobrīd jau redzam, ka mēs varam mācīt citus pedagogus, un šeit notiek jau konkurss, kur piedalās citas skolas. Jā, protams, tas, manuprāt, ir ļoti liels ieguldījums, ka mūsu pedagogi pašlaik mācās. Mācās ne tikai audzēkņi, ne tikai studenti, bet mēs paši mācāmies, nepārtraukt attīstamies gan semināros dažādos, gan konferencēs piedalāmies, gan starptautiskos projektos, gan arī organizējam šeit uz vietas mūsu mācību iestādi apmācību. Bāzes skolas vai šie centri nav tik daudz Latvijā, bet jūs esat to godam nopelnījuši. Īpaši negribās jau sevi lielīt, bet mēs cenšamies tiešām saglabāt šo, kā teikt, mūsu labo slavu, kāda ir Latvijā bijusi visus šos gadus. Jo mums jau ir tā darba pieredze jau 70 un vairāk gadi, jau Latvijas laikā jau no 35. gada jau tas viss ir, kad tika sagatavoti pirmie speciālas profesionāla izglītībai. Cenšamies, pie mums nāk mācīties jaunieši, kuriem ir tēvi šeit mācījušies, māmas te mācījušās, vecvecāki mācījušies, un tātad tas jau aiziet paudzēs. Tātad ļoti ceram, ka mums tas arī izdosies. Protams, nevienmēr viss būs ideāli, ir vienmēr jācenšas kaut kur meklēt kaut kādas iespējas atkal un kaut kā attīstīties. Un dzīve jau tagad dod visādas iespējas, tikai jādara. Nākamajā gadā mēs atvērsim 2 jaunas specializācijas. Viena, kas ir saistīta ar robotehniku, mekatronikā, tad vidējā profesionāla līmenī. Un otra, kas ir ļoti pieprasīta speciālitāte, tas ir autoelektriķis. Mēs aicinām nākt pie mums mācīties, nākt jau uzreiz pēc 9. klases, jo noteikti uzsvēršu, ka profesionāla vidējā izglītība noteikti būs nopietnāka nekā vidējā vispārējā. Ja atnāk pie mums uz profesionālo, tad ir iespējas pēc 4 gadiem, varbūt pat vēl ātrāk, iekļauties darba tirgu, pastrādāt, padomāt, vai grib studēt, vai arī uzreiz pēc šiem 4 gadiem turpināt uz mūsu materiālās bāzes šo te augstāko profesionālo izglītību iegūt, atkal pastrādāt varbūt, vai arī uzreiz iet tālāk turpināt izglītību universitātē, un tādā veidā jau var izmācīties arī līdz doktorantūrai. Nav noslēpums, ka tikai zināšanas spēs uzturēt mūsu valodu, tautu un Latvijas vārdu nest pasaulē. Vienīgo pienākumu oficiāli atklāt šo te izstādi
tiek nodots Baltkrievijas Republikas ekonomikas ministram Nikolajam Snubkovkungam un Latvijas Republikas ekonomikas ministram Danielam Pavļotkungam. Сегодня праздник для белорусов. Мы уже 9-ю выставку проводим и участвуем в этой выставке. Сегодня есть много здесь новшеств, мы видели по другим отраслям. Что касается нашего Минского тракторного завода, то здесь представлен полностью мощностной ряд, начиная от 30 лошадиных сил и кончая до 300 лошадиных сил тракторы. Тракторы нового поколения ТИР-3Б. К сожалению большому, мы в Латвии любые рекомендации Евросоюза воспринимаем как приказ к исполнению. Если мои коллеги Германии, Венгрии, Польши и другие, и Румынии, и другие страны Евросоюза могут продавать тракторы ТИР-3А, Евро-2, Евро-0, да, то мы можем продавать ТИР-3А, а со следующего года ТИР-3Б. Что это такое ТИР-3Б и Евро-0? Это разница в тракторе ценовой. Это до 7 тысяч евро. Это накладно для нашего крестьянина. И мы неоднократно обращались в наши правительственные органы. Какое-то время внедрения, оно должно быть обязательно, перейти на те мировые требования по экологическому выбросу. Но почему Латвия должна быть одним из первых? И мы просто недоумеваем. И мы считаем, что наши крестьяне бедные, и они вправе претендовать на какую-то отсрочку внедрения хотя бы год-два. А так, в целом, весь мощностной ряд представлен. Мы готовы представить ТИР-3А, 3Б, с полным сервисом, с обеспечением запасными частями. В этом плане мы нисколько не ухудшили, а улучшили свою работу. Так что крестьяне наши могут быть спокойны. Мы всегда готовы к вашим услугам.